Lai saražotu izturīgus un drošus logus, tiek izmantota augstvērtīga metāla armatūra, kuras biezums tiek izvēlēts saskaņā ar tehnoloģiju. Profila stangas tiek sazāģētas vajadzīgajos garumos, un visi plastmasas atgriezumi un skaidas tiek rūpīgi savākti un nodoti otrreizējai pārstrādei. Profilā tiek izfrēzēti caurumi kondensātam, un pēc tam notiek metāla armatūras piegriešana. Tās tiek iestiprinātas plastmasas profilā. Pēc tam tiek izfrēzētas vietas arī slēdzenēm un rokturiem. Lai izveidotos loga pamata konstrukcija, visi profili stūros tiek sakausēti kopā, ievērojot stingras noteiktās temperatūras un kausēšanas laika tehnoloģiskās prasības. Lai tie būtu gludi un skaisti, stūri tiek nofrēzēti. Tāpat tiek nodrošināts tas, lai plastmasas profila sieniņu biezums saglabātos vienmērīgi biezs. Nu tikai atliek visu samontēt. Logam tiek ielikti imposti, jeb ailītes, kas sadala lielāku logu mazākos, kā arī tiek uzstādīta atvēršanas sistēma. Atvēršanas sistēmai rietumu logi izmanto roto furnitūru. Roto kvalitāti un izturību papildus garantē logu un durvju teicamu darbību vairāku gadu garumā, bet mūsdienīgais dizains rada drošas kvalitātes sajūtu. Tad ir laiks ielikt stikla paketi. Rietumu logi, standarta stikla pakete satur argona gāzes pildījumu un selektīvo pārklājumu, kas principā ir metāla oksīdu pārklājums, kas atstaro ultravioletos starus. Kopā šāds saturs nodrošina augstu siltumnoturību, bet jāatceras, ka tas ir tikai plašo rietumu logi piedāvāto iespēju sākums. Tāpat ir iespēja aprīkot logus un durvis ar stikla paketēm, kam raksturīga papildus siltuma un skaņas izolācija, saules aizsardzība, papildus drošības izturība un citas īpašības. Gatavo logu liek uz īpašas iekārtas, kurā tam ar hidrauliskās preses palīdzību rada slodzi, kāda tam būs jāiztur dzīvē, un veic nepieciešamo loga regulāciju, lai pārliecinātos, ka logs strādās labi un tam nav defektu.